Labdien! Tātad šodien būs ģeogrāfija, un pirms es pastāstu par tēmu, es vēlos pieminēt, ka šī ir pēdējā tēma, bet būs vēl viens ģeogrāfijas video šajā mācību gadā, kur būs kopsavilkums, kur būs šis video, iepriekšējais video par tūkstnešiem klāt, un arī video par dabas resursiem. Tāpēc, ka tās tēmas vēl netika apspriestas, tāpēc tie nebūs kā atsevišķi video, tie būs salikti kopā ar šiem video, kas bija iepriekš, kā viena kompilācija. Un beigās būs tāds bonus, tāds kartes likšana, un arī tier list, kur es taisīšu visticamāk šodien līdzās ar šito video. Labi, tātad ģeogrāfijā šodien mums ir tēma tundra, stepe un savanna. Tātad stepe un savanna ir zālāji, bet pirms tam sāksim ar tundru. Tā ir tundra. Tā ir tundra pati no sevis īsti neskaitās kā zālājs, bet tā ir tik līdzīga stepei un savannai, ka tā tiek ieskaitīta vienā kopā ar stepi un savannu. Un tātad vārds tundra nāk no vārda tuntura, kas nāk no somu valodas, kas nozīmē konkrētāk, tas nozīmē līdzinums bez kokiem. Jā, tā ir tundra. Tundrai ir vairāki veidi, un tundrai raksturīgs ir augsts klimats, jo tas atrodas ziemeļos zemeslodē. Es tagad kartē iezīmēšu, kur atrodas tundra. Tā ir tundra, atrodas ļoti tuvu polārajiem tūkstnešiem. Tātad parasti visiem šiem zālājiem un tundrai ir tāda, viņi ir saskatīti kā tāda pārēja starp kādam mežam, šoreiz tas tā ir taiga, un starp tādiem kā arktiskai, un arī starp tūkstnešiem. Šoreiz tas ir arktiskie tūkstneši. Jā, un tātad tundra, ja, atrodas starp taigu un arktiskajiem tūkstnešiem. Tas ir tāds middle ground, ja jūs saprotat, ko es saku. Un tātad tundra atrodas tikai ziemeļpuslodē, un es iezīmēšu vēl citas lietas, kas atradīsies. Tātad tundrai es ļoti kaitinošas muzikas. Tātad tundrai ir raksturīgi arī kserofili. Un kserofili ir augi un dzīvnieki, kas ir pielāgojušies sausai videi. Un tātad tundrai raksturīgs ir sauss klimats, tātad mitrums ir parasti augsts mūsu ziemās un mūsu rudeņos, un vasarās ir protams, siltāka, bet nav tā kā. Labi. Tātad mūsu vasarās ir siltāk. Es ātri uzzīmēšu stabiņus, lai jūs saprastu. Ko es daru? Labi, tā ir mitrums, jā. Patiesībā vasarās ir augstāk. Es jums drusiņ stulbiem sāku runāt. Šitā ir vasara šeit. Un pēc temperatūras ir ļoti zema un iet uz augšu vasarās. Bet tas periods ir ļoti zems. Nevis ļoti zems, bet ļoti īss. Te, kad notiek veģetācijas periods. Un tad augi ir pielāgojušies šim, un ir stipra zāle noturīga, un viņai zālei ir ļoti īsas saknes, ja? Jo nevar augt dziļāk, jo tas ir mūžīgais saslums. Nevis daudzgadīgais saslums. Tundrās noteikti tās daudzgadīgais saslums,
tāpat kā taigām, kur ir sniega kārta, kas ļoti, kas paliek uz mūžu, un arī zem zemes tas pats. Un tātad tundrā ir melnzeme, melnzemes augstne. Stepē arī, bet tagad runājam par tundras veidiem. Šiem zālājiem visiem ir raksturīgs 250 līdz 500 milimetriem. Atcerieties, ka es minēju, ka 500 milimetri notiek virs 500 milimetriem mitruma jānotiek gadā, lai augtu mežs, un zem 250 ir, kad ir tuksnesis. Starp tā ir zālāji, un nav koku īsti tundrā. Tas ir tādā meža tundrā, kas ir nākamā lieta, par ko mēs runājam. Tad mums ir meža tundra. Ir tāda lieta kā meža tundra, kurā jau ir vairāk, kurā jau ir koki, ja. Ar meža tundra. Iekrāsošu tādā krāsā. Tātad meža tundra ir raksturīga pārējas zona starp tundru un taigu. Tātad vēl lielāka pārēja. Teiksim, ja bija polārais tuksnesis, tundra, taiga, tad vēl starp tundru un taigu ir meža tundra. Labi. Tad vēl auga gan zemi koki, gan tundras augi. Ja? Un klimats ir nedaudz siltāks nekā parastā tundrā. Un ir retas izklaides augošas egles un bērzi. Un tad mums ir otra tundra, par kuru mēs runāsim šoreiz, kas ir alpīnā tundra. Tad šī ir tāda alpīnā tundra. Ja? Es iekrāsošu šitādā. Un alpīnai tundrai raksturīgs ir, ka tā atrodas augstu kalnos. Es uzzīmēšu. Tāda alpīnas, jā. Alpīnā tundra atrodas augstu kalnos. Un tā ir līdzīga apstākļi kā tundrai. Ir augsts un vējains. Koku nav, jo pārāk augsts un skarbi apstākļi. Un aug arī zemē augi, sūnas un ķerpļi, kā parastā tundrā. Un augsne vasarā parasti atkūst. Tad tur nav daudzgadīgais saslums. Tad šīs abas ir ļoti līdzīgas, izņemot, ka alpīnā tundrā atrodas augstāk kalnos un atkūst augsne. Nav daudzgadīgais saslums. Tas ir augiem arī ir īss veģetācijas periods, jo vasaras, protams, ir īsas un ļoti zems mitrums. Un arī tundrā neatrodas koki, protams, jo tas mitruma līmenis nepārsniedz, un arī siltākais mēnesis nepārsniedz 10 grādus. Mēs par to iepriekš runājām ģeogrāfijā, ka vajag 10 grādus, lai augtu koki. Siltākajā mēnesī vajag vismaz 10 grādus, bet tundrā ir zem tā. Un tundrā augi ir pielāgojušies arī augt kopā, lai izturētu augstumu un vēju pūsto ledu ziemas sezonā. Un arī pēdējā lieta par tundru. Tundrā ir daudz odu. Jā, šis liekas dīvaini, bet tundrā ir daudz odu. Kāpēc tā? Tas ir tāpēc, ka tundrā ir tāpēc, ka atkūstot mūžīgajam saslumam īsajā veģetācijas periodā, rodas peļķes, un odiem ļoti patīk peļķes. Tas viņiem ļoti izpalīdz vairoties. Tas nav tik svarīgi, kā viņi vairojas tagad, jo tā ir bioloģija jau, bet viņiem ļoti patīk peļķes, un viņi vairojas peļķēs.
nu, ap tādām mitrām vietām kā peļķis. Tā ir viņu ideālā dzīvesvieta. Jā, labi. Ķeramies klāt stepei. Daudz nebūs ko runāt par stepi, bet kaut kas jau būs. Bet pirms tam es izkrāsošu, kur atrodas stepe vispār. Tātad stepe atrodas šeit, Āzijā. Un vēl. Arī šeit. Un arī šeit. Un mēs varam vēl ātri nokopēt šo, ja. Šis būs svarīgi. Labi. Tagad parunājam par stepi. Tātad stepe. Uzrakstam stepe. Stepe ir tā kā pretējais tundrai, ja? Tātad ir silts klimats, nav daudzgadīgais saslums, bet tas joprojām ir, tas nenozīmē, ka tas nav zālēs. Tad stepe ir OG zālēs, tā varētu teikt. Ir tāda lieta, kur stepe atrodas starp, varētu teikt, parastu smilšu tuksnesi, nu, es domāju, karstu tuksnesi, ja, un arī kādu vai nu, varētu teikt, vai nu mūžzaļo cietlapju mežu, ja, vai arī jaukto platlepju mežu, stepe ir tāds zāles, ja. Un tad stepē ir semiarīds klimats vai pussausais klimats. Jā, stepē ir semiarīds klimats. Un tas nozīmē, ka ir vidēji sauss kontinentāls klimats, kam raksturīgs nokrišņu daudzums, kas mazāks nekā izsveikojošā mitruma daudzums, bet ne mazāks par 100 līdz 150 mm gadā. Šis nozīmē, ka ir ļoti sauss, bet joprojām ir mazāks tas izsveikojošā mitruma daudzums. Ja tas ir saprotami. Un es šeit uzzīmēšu vēl vienu klimatogramu. Kā izskatās, ļoti līdzīgi izskatās tundrai. Es, protams, nevaru teikt. Es šeit uzzīmēju apmēram, kā izskatās. Joprojām vasarā ir siltāks, tāpēc, ka, atkarībā no kuras. Protams, ir arī kur Argentīnā var daudz citādāk izskatīties. Var arī izskatīties šādi. Jo, ekvators un tā. Šādi arī var izskatīties stepe. Es vienkārši saku to, tāpēc, ka, ja vajag atpazīt kādu klimatogramu, var būt dažādi. Var iet mīnusos grādi, var palikt vienlīdzīgi, tu lietus mežu klimatogrammai, izmot lietus mežiem, viss ir tā. Un, jā, tas ir raksturīgs stepēm, tātad tātad ir visādas graudzāles un tā, un, jā, un, tad vēl notiek stepēs tāda lieta, kur stepes Amerikā, Amerikas Savienotajās valstīs sauc par prērijām, jā. Prērijas, un tur notiek tāda lieta, kā rodeo un kauboji,
Un arī vēl stepes Dienvidamerikā sauc par pampām. Pampas. Dienvidamerikā, prērijas, Ziemeļamerikā. Un arī notiek tāda lieta vēl viens var būt pārganīšana. Šos terminus var viegli atcerēties, jo visi tehniski ir ar P burtu. Ir pampas, prērijas, pārganīšana un pussausais klimats. Vai semiaridīts klimats. Un pārganīšana notiek, kad tā kā notiek izmīdīta zāle, ja, un tā, un apvidū ir liels skaits dzīvnieku ilgā laika posmā, un viņi noēd zāli un noārda, un tā neatjaunojās. Ok, patiesībā šis nebija tas, stepa nebija tas, par ko es vēlējos. Tā patiesībā bija savana, kam mums vajag šo karti. Bet pirms tam mēs varam teikt iekrāsot, kur vispār atrodas savana. Tāda savana, saprotu, nekrāsoši, atrodas šeit. Šeit. Varētu teikt, ka stepe ir starp tuksnesi un arī savannu, kas ir vienkārši tāds zālēs. Un es pateikšu, starp ko ir savanna, jo savannā ir izteikts, kur viņi ir starpā. Un jūs vēl, šitais būs tūkstoši video, ok, es tagad, ja nu esmu publicējis tagad video, kur ir visu kompilācija un jau ir 1000 video, šitā notiek Sāhela zona, nekas. Tad vēl šiten, bet ne tik daudz. Šiten, ja. Un arī šiten. Lielākoties šeit. Jā, šeit atrodas savana. Labi. Tagad es novilkšu šiten. Savana. Jā, savana. Tātad mums ir savana. Kas ir raksturīgs savana? Tātad, savana ir ļoti interesanti. Tā atrodas starp lietus mežiem un tūkstnešiem. Un tātad viens no terminiem, ko jāzina, savanai jau ir subburti, ja? Savana, skraimeš, smilšu tūkstneši. Skraimeš. Nav ar šo. Skraimeš. Tātad tas ir meža tips, kurā koki aug izretināti un tādā attālumā cits no cita, ka neveidojas blīva lapona. Tātad, teiksim, mums ir lauks, ja, un koks ir tā kā, nu, tur, teiksim, tu esi pļavā, un tu redzi, ka koki ir viens pēc otra, bet viņi ir ļoti attālināti, tā, ka tur, tā kā skrienot no viena uz otru varētu 5 sekundēs aizskrien. Saproti? Un tā viņi ir tādi izretināti. Un skraimeši, kā jau var redzēt, ir apmēram 50% no Āfrikas. Jā. Bet nav vispār, ja paskatās, lielākā daļa no kontinenta ir Āfrikai. Lielākā daļa nav šeit, un lielākā daļa nav šeit. Āfrikai un Austrālijai ir lielākā daļa. Ja kas. Un tagad tā karte, ko es vēlējos jau sen izmantot, tagad mēs atzīmēsim Dienvidamerikā savannas ar nosaukumiem, jo viņām ir konkrēti nosaukumi. Tāda mums ir Ljanusi, mums ir Kampus, un Pantanal.
Tātad, tagad es jums pastāstīšu par šīm savanām. Janusi atrodas šeit. Ja? Kampus atrodas šeit. Tā ir lielākoties savanna. Vienkārši tas ir tāds kā kopums. Tā nav ģeogrāfiska vieta. Protams, viss ir ģeogrāfiska vieta, bet šeit atrodas Pantanal. Bet šeit tā ir vienkārši tāda svarīga lieta, ko vajadzētu zināt par savanām. Jo Dienvidamerikā tas ir tā kā, Dienvidamerikas savana, taču lietusmežs un tā, un stepes. Bet kas tad raksturīgs ir tiem savanām? Es visu laiku esmu teicis, kas raksturīgs. Tagad es nosaukšu jums, kas ir raksturīgs savanai. Tad savanai ir 2 sezonas, ja? Ja mēs apskatāmies klimatogrammu, jūs varēsiet uzreiz saprast. Kas te vispār notiek? Tātad savanna, viņai ir izteikta mitrā sezona un izteikta sausā sezona. Un, tad šajā sausajā sezonā notiek viss kaut kas, beidzās mitrums, protams, un jo tālāk no ekvatora, jo mitrā sezona savannā ir īsāka. Tad īsā sezona, ja? Samazinās iet prom no ekvatora, ja? Es uzzīmēšu tā. Jā, lasīt. Un vislielāko platību savanna aizņem Āfrikā, protams. Un tad šeit arī ir liela lopu ganāmpulki, kur notiek tā paša pārganīšana, ja? Un vēl tad ir daži citi termini, kas jāzina par savannu, kā kultūraugi. Tad kultūraugi ir augi, ko cilvēks pārveidojas, pielāgojot savām vajadzībām un mērķtiecīgi audzē ražas iegūšanai. Un tā labs piemērs ir zemene. Ak, Dievs, mana oma tagad audzē zemenes, ja? Bet es atradu mazākas zemenes mežā vārdā meža zemenes, kuras daudz mazākas un viņas varbūt ir pašas skābākas. Un, redzat, tagad notika tāda selekcija, tas jau bija bioloģijā 7. klasē, bet tas ir kultūraugs, ja? Tas ir labs piemērs. Tad vēl ir augstas degradācija, pēc paša nosaukuma tā ir augsnes kvalitātes pasliktināšanās vai augsnes iznīcināšana kopumā, ko bieži pātrina cilvēka darbība. Ar visu kaut kādu lauku saimniecību un tā. Arī pārganīšana var degradēt augsni. Un tad mums ir tādas invazīvās sugas, kuras savannā ienāca, ja? Dabas teritorijai neraksturīgas augu un dzīvnieku sugas, kas apdraud vietējās sugas. Tātad Austrālijā bija tādi zaķīši, kas ienāca iekšā, jo eiropieši bija viņus ieveduši, un tad viņi turpināja vairoties. Un tad ir dažas lietas, daži augi, ko vajag zināt par savanām. Tad mums ir akācijas, ja, acacia, ja, visu Minecraft spēlētāji. Akācijas, kuras ir pielāgojušās augt tā, ka viņām lapas, labi, protams, neiztvaiko, tāpēc, ka ļoti karsts savannās, bet otrkārt, viņas sev pašas dod ēnu, ja? Viņas pašas sev dod lielu ēnu no tā visu. Ja? Un tad mums vēl ir baobabi, kur pēc nosaukuma ir milzīgi, ja? Baobabs. Tas vienkārši kolosāls vārds, vai ne? Baobabs,
kur ir milzīgi koki, kuri satur ūdeni savos stumbros un, savā stumbrā, un tāpēc sausajā sezonā viņi var izdzīvot, ja. Tas ir baobabs, ja, mākslinieks esmu. Un tad mums ir arī tāda ziloņa zāle, kas vienkārši liela zāle, zālaini, jūs saprotat. Tad vēl ir Dienvidamerikā, Āzijas savanās, visur atrodas visādi dzīvnieki, un Āfrikas ziloņiem, ja kas, Āfrikas ziloņiem ausis iet tā kā uz augšu, ja, bet Indijas, no Āzijas ziloņiem, viņas ir sarautas, vēl viena lieta. Un tad ir Austrālijā savannas, kur ir arī, kurās ir kurās ir eikaliptu audze, ja? Eikaliptu audze, tādi koki, kur ir pielāgojušies ugunsgrēkiem, ja? Austrālijā ugunsgrēki ir labi, ja? Tāpēc, ka eikalipti speciāli ir pielāgojušies tā, ka viņi pēc ugunsgrēkiem dabū vēl vienu slāni, ja? Kurš ir ēdams koālā. Un tā. Jā, arī ir koāls un tā. Un tā tad dažas citas lietas notiek. Ir tāds safāri, ja vēl viens ar subburtu terminu safāri, kas ir tāda vairāku dienu tāda kā ceļojums, tāda ekskursija, pārgājiens, kas ir Āfrikas savvaļā. Un iepriekš citās, kā agrāk, tas bija domāts medīšanai, un tad ir tādi malu mednieki, kuri medī bez, viņi ir uz malas, uz robežas, ja, viņi nelegāli to dara, un nelegāli kā vai apdraudētas sugas, vai vairāk nekā ir atļauts legāli to sugu medīt gadā vai mēnesī, un jā, tie ir malu mednieki, un, ja jums vajag vienu no šīm kartēm, nobildējiet, es vēl taisīšu gala video vēl vienu karti, jūs lielo biomu karti, un tad jūs varēsiet arī skatīties vēlāk biomu tier list, ok. Un es ieteiktu atkārtot, protams, par savanu, jo tā ir lielākā tēma. Un, jā,